Nu, var sakot, pēdējā dienā es reāli šokā par to taizem. Nu, var sakot, atbrauc uz Bankoku, visi jau tā kā, kāda apmēram uz lidostu brauks mājās. Manējā, Lauvens saka, nu aiziet uz to masāžu, nu, kā taizemē bijis, nav bijis masāža. Es saku, ai, nē, nu, man nepatīk, kā, nu, tur grābstās sveši ķetnes, kā, gar ķermeni. Es saku, nē, nu, es neiešu, aiziet tu. Viņi saka, nē, riktīgi, labi, atslābini un tā. Nu, labi, ir, pierunā, es tagad, vai, nu, aizies uz to masāžu. Nu, un tagad aizies, tādu paskatos, tāds pieklājīgs, salons, jā, nu, davai aizies uz to masāžu. Aiziet, jā, nu, kā nav dārgi, labi ir, nu, davai, tāda patīkams, tāda sieviete sagaida kaut kāds 5 gabals. Un tagad viens saka, nu, davai nāc iekšā, tāds kabinetiņš. Un tagad šī saka, nu, davai ģērbies nost. Es saku, nē, man nepatīk plikam, kā svešas acis vēl tur tā. Es saku, davai ar visām drēbēm masē. Viņi saka, nē, nu, nav darīšana, var sakot, ar visām drēbēm, nu, jāģērbjās nost, no apenes var atstāt, jā. Nu, man nērti, kautrīgs puisis. Nu, bet labi ir, nu, noģērbjos, nu, tā kautrīgi noguļos. Nu, un šī sāk masēt, nu, masē, nu, ir labi, jā, ir labi, kā atslābina, tiešām viss ok. Un jau tā kā masāžu uz beigām, un šī man saka, vai es negribu šito happy ending, nu, tā kā priecīgu nobeigumu. Nu, protams, nu, kāda jēga man masēties, ja kā es priecīgs nebūšu beigās. Saku, jā, protams, nu, es gribu būt priecīgs beigās. Šī, tā jokaini pasmaida, tagad brītiņu pamasē. Es jūtu, ka, kā viņas roka man aiz apenēm un man dandāls atķer rokā. Ej, tu dirst, es ka es viņai uzreiz kāju pa grudogu, šī tur kviekdam nokrīt, saskrien tās iekšā, pārējās 4 kaut ko kliedz, ķerās pie galvas, kaut kāda viena man gar roku ķerās, es arī kliedz, ka es šokā, ka man jau dandāla aiztiek kaut kāda sveša sieviete, es vēl vienai, kā relkon pa jibaļņiku. Ieskrien puišals iekš arī, kā kliedziens atdzirdējis, tas arī noguldītās 2, nu, to 5. Mēs arī tur paspērām malā, riktīgi mukām projām, nu šis nav normāli, kā šis nav normāli. Nu, var sakot, tagad atnāca, uz viesnīcu rokas trīc reāli, tūlīt, kā bišķi atgūsies, policijā iesniegumu rakstīt, nu, kas šitā bija riktīgā hērņa.